Ukulele Rīga, Ģetrūdas iela 64. Nepieciešams zvangas, kalimbas, mikrofoni, džambas, aksesuāri, ģitāras pedāļi, ģitāras pastiprinātāji, akustiskā vai elektriskā ģitāra, modulārie sintezatori. Nepieciešams ukuleles, Ukulele Rīga, Ģetrūdas iela 64. Ejam tālāk uz nākamo battle, pat cik Niklauvam nav baigi daudz laika. Nākamais būs ļoti interesants battles starp Lupņiku un Keku. Sāk Lupņiks. Pirmo raundu Lupņikam. Uzreiz bez liekas gaidīšanas ejam tālāk uz nākamo. Pirmais rauns Keka. Tā, vīri. Saimvien pirmais rauns. Tu otrais beats vienkārši visos veidos tik daudz labāk nostrādāts un daudz lielāka enerģija, daudz vislabāks. Un pirmajam, labi, varbūt tu vari prīsi pateikt, ja tu dzirdēsi arī par samplu. Es pirmajā daļā vispār tā kā nevis nedzirdēju, bet es vairāk gribēju saprast, kurš elements tieši bija samples. Man liekas pilnībā ok, ja es nezinu, samples ir izmantots kā tur drāmi vai ambience vai kaut kas tam līdzīgs, bet es varbūt vienkārši nedzirdēju, jo es neesmu pietiekami daudz to samplu klausies. Un pirmais vienkārši bija diezgan ok artist beat, kamēr to otrais vienkārši bija ar daudz enerģiju, tāds beat, kas mierīgi var uzvarēt beat battle, so easily otrais. Rekur Lupņiks raksta, ka samples bija pad sound zem synth, bet Niklau, tavu nākamais verdikts. Man liekas, ka nav fair matchups. Tev vajadzēja matchupot drum and bass džekus ar drum and bass džekiem un beat producers ar producer džekiem. Es nezinu, es ticu, ka tas ir pēc random selekcijas, ka tu saliec vienkārši randomā. Bet, jā, ļoti savāds matchups. Protams, otram džekam labāk noproducēts gabals, viņš pat uz šīm austiņām skanēja daudz labāk. Pirmais bija tāds beep-boop type rap beats, jebkurš rappers varētu uzlikt virsū. Otrs bija jaudīgs beats, tā kā then again savāds matchups, bet jā, otrs beats. Jā, nu man liekas, ka jā, pirmkārt, viss brackets ir randomaizots, nekas nav likts, un man liekas, ka vienalga, vai tu esi
Beatmakers var būt drum and bass beatmakers var būt house beatmakers un beatmakers var būt hip-hop beatmakers. Mēs īsti nešķirojam šeit žanrus un visiem ir iespēja noklausīties, ko jebkurš ir taisījis iepriekšējos battlos un izmantot to pret viņu, iegūt informāciju un tā tālāk. Tas ir mājasdarbs, kas ir jāizdara, un tas ir mājasdarbs, ko jebkurš drīz brīvi izdarīt, un nav tāda noteikuma pret to. Man arī likās otrais daudz nostrādātāks beats, miksa aspektā pavisam noteikti. Un daudz arī, tā teikt, vienkārši klausāmāks. Tāpēc arī mans punkts aiziet par Kek. Un pirmo raunda 3-0 paņem Kek. Pareizi? Bet man liekas, ka arī, protams, ka viņam tas DNB un tas tur ir harder. Es tāpat domāju, ka vienalga kāds matchups ar kādiem žanriem, tāpat var būt hip-hop beats, kas ir, crazy par šo DNB tracku, ko es esmu dzirdējis, ko tas ir tos beat battles, kas varbūt nenotiek Latvijā, kur mierīgi hip-hop beats vienkārši ļoti labi nosēdāts, varētu pārspēt šo savu. Man liekas, ka tas matchups, kaut arī varbūt vienkārši netik lucky priekš Lupņika, bet varēja arī uzvarēt, tā kā es domāju, tas vienkārši tā. Ok, klausamies tālāk otro raundu Lupņikam. Bez liekas pauzes ejam tālāk uzreiz arī uz Kek otro raundu. Ok, Niklau, tava balss, tavs vārds pirmais par šo raundu. Jā, interesanti, ka arī tas abiem čokiem bija kaut kādi hausa novirzieni, bišķi, ne? Bija. Jā. Protams, mana balss aizies par otru Džeku piebildu par to trap beat switch daļu. Es nezinu, man liekas, man ir kaut kāda alerģija pret šo hi-hat patternu, kaut kādu basic cash money type snēru, whatever. Tas ir cool, ļoti forši productions līdz tam beat switcham, viss bija nice. Es runāju par otru Džeku. Bet tas trap switch bija tāds baigi sagaidāms, nekas baigi tur nepārsteidza, bet ļoti kvalitatīvi. Un jā, pa pirmo bītu arī foršs, bet es tagad klausies, es tā domāju, es ieeju kaut kādā Rīga plaza, un es dzirdu, ka tas bijis kaut kur tur varētu skanēt, un viņš varētu skanēt kaut kur fonā, un es viņam baigi nepievērst uzmanību, bet es dzirdētu, ka viņš tur būtu. Bet jā, otrs bītus. Sangvin. Es par to otru arī pilnībā piekrītu, ka tas trapā switch-ups bija tāds
Bet pirmie bija, es ļoti gribēju balsot par pirmo bītu, tā, kad es viņu dzirdēju, tāpēc, ka man tā otrā daļa ļoti patika. Es man viņa atgādināja kodus citus artistus, ko es klausos. Jā, otrā daļa ļoti good job. Man ļoti patika. Viņam arī sound selections bija ļoti cool. Bet jā, nu, tur vienkārši otrajā bija daudz, viss much more cleaner. Visi iehito mazliet citādāk un ir arī more of a beat battle beats. Jā, es arī protu. Mana balss šoreiz ies par Lupņiku, jo tīri uz to, ka man likās, ka Keks beigās principā ielūpoja vienu to pašu samplu un abjūzoja viņu riktīgi ar to switch-up, un pēc tam principā pēdējās, cik 16 bāri bija viens tas pats čops. Man likās interesanti un alternatīvi ļoti tas viss, ko darīja Lupņiks, un man tas uzrunāja šajā raundā vairāk, tāpēc mana balss par Lupņiku, bet mēs zinām jau uzvarētāju ar 2-1 šobrīd, 2-0, šobrīd jau tālāk ir ticis Kek, bet klausamies vēl trešo raundu, un te jau virzamies, laižam Niklāvu, tā teikt, brīvībā, un klausamies tālāk, cilvēks, kuriem pretinieki, diemžēl, neieradās. Bet nekas, iedosim platformu arī tiem. Lupņika 3. rauns. Viņš gan teica čatā, kad viņš to 5 minūtēs uztaisīs, ka nevajag klausīties, bet noklausamies. Klausamies. Nu, Saka, what? Ej, Niklau. Chill. Tā tad, Džeki, Niklau 1, 3. rauns. Par ko? Otrs Kek. Jā, Kek. Jā. Šis, man liekas, ka bija pirmais beats, pie kā es tā neizpavaiboju. Šitas bija, es pat savām amazing austiņām. Kāds čatā ierakstīja Uncle Allen? Yes, what this guy's talking about? Hey, yo. Somebody check on him. But yeah, otrs bija nice beats, tāds laid back, groovīgs. Neviens no tiem beatiem nebija battle beats, bet es jau sāku domāt, okay, tur productions, mix, this and that, yeah, lai iet otram čokam, suck my dick. Čeks. Ai, Saimvin. Tas pirmais bija tāds reāli fona type. Nu, es viņu reāli varētu dzirdēt kaut kādos playlistos vai kaut ko savu fonā lietu. So, overall viņš tā kā
kā peace nav bad, bet jā, priekš beat vēl def nē. Un man liekas, ka šis pēdējais noteikti bija pirmais, nu, tā kā reāli tāds hip-hop beats, kurš bija, nu, tā kā fully labi uztaisīts, bija hard, un viņš nebija tā kā arī kaut kāds house, vai kā viņš bija tiešām tāds hip-hop type. Vienīgais, ko es laikam varbūt tā varētu ieteikt, ir, ja, nu, going forward, uz kādiem citiem setiem noteikti var pamēģināt switch-upot, jo after pirmo, nu, pēc, like, pirmām 30 minūtēm, viņš mazliet, nu, mazliet vienkārši palika tāds pats kā pirmajā pusē, tā arī otrajā pusē, un ja pēc tam ejot uz priekšu būs mazliet sīvāk pretinieki, tad tas arī var mazliet iegāst. Jā. Samans. Skaidrs. Es piekrītu, un also uz tiem beatswitchiem varbūt izvairieties no kaut kāda jersey vai, es nezinu, generic trap hi-hat patterns or whatever, es nezinu. Esiet oriģināli, iespēlējiet gīču iekšā, iedziediet, iebļaujiet kaut ko paši, iefrīkojiet, saspiediet, sakompresējiet basu, I don't know, bet, jo tas būs mazāk generic, nedomājiet par to, ķipā, vai Niklāvam, vai Mārtiņam, vai Sanguinam patiks, domājiet, vai jums pašiem cepīs, un pārējo viss, nezinu, sprīdīts parādīs. Jā, nu, man ir līdzīgi kā jums, principā vienāds sakāmais, tāpēc arī ilgi nevilcināšu laiku. Mana balss arī aiziet par Keku, un Keks tiek tālāk, bet Lupņiku visu cieņu, un kā jau es teicu iepriekš, arī piedalieties, būs arī batli iekš Discorda komūna iekšā, tāpēc neiet prom no tā, palieciet, un viss būs super. Paldies Niklāvam par būšu. Ej, uguņošana! Tas ir tas, ko es centos parādīt. Lūk tā, paldies Niklāvam, paldies Sanguinam par būšanu žūrijā. Niklāv, tu vari doties savās darīšanās, tev kādu brītiņu nepieciešams doties, bet ar Sanguinu mēs atgriezīsimies un noklausīsimies bītus atlikušos arī, kuriem partneri neuzradās, bet dodamies nelielā 5 minūšu pauzītē, tolets pauzīte, padzeršanās pauzīte un vispārējais. Tūlīt būsim apkai pie jums, patreiz EVR speciālā Spotify playlista. Un jā, paldies vēlreiz Niklāvam. Jā, Niklāv, varbūt kādi pāris vārdi pirms tu dodies? Lai Džeki nebeidz taisīt beats afigēnu. Ritīgi nice. Taisiet beats tā, lai viņi pīs ārā, karoči. Un nebaidies iet sarkanajos, bliest iekšā. Ja tev liekas beats ir sūdīgs, paliec viņu pa 10 BPM ātrāk. Tas var izmainīt visu. Un, ej ārā, pieskaries zālē, laukā labs laiks. Touch some grass, bro. Paldies, Niklāv. Un davai, yes, tiekamies nelielu pauzīt. Vai.